Unis ir ieradies Tukumā. Vēl jau brīdi esi pie lauktehnikas. 3,9 km jāiet ar kājām. Līdz Rīgas ielai 14. Tur ir mana nākamā apmešanās vieta uz 3 naktīm. Jā, baznīca. Tuvojamies centram. Tas vēl kilometrs līdz Viesunavu. Šie ir manējie logi 2. Laiks rāda pareizi, esam ieradušies pulkstenis 13:08 minūtēs. Kaut kas no manas izdevusi un dušas. Trešā lokācija šajā ceļojumā. Kaut parasti. Trauki. Apsūcies televizors. Šī te gulta. Spējām naktīm. Spogulis. Interesanta lustra. Pirmā reize tāda redz. Pirmā nopietnā pastaiga Tukumā. 9. maijā. Ejam pa Veidemalma ielu. Tikko nogriezāmies no Rīgas ielas. Un tagad varu pateikt atklāti. Iesim uz Vilkaču takām Raudas mežā. Un šeit ir arī Tukuma 2. vidusskola. Brīnumzeme priekšā, bet kas tā par kompāniju tur? Varam lasīt. Privāta māja rajonā Dīķītis. Tādas aizdomas, kad ieejam Randas mežā. Pēc kāda kilometra būs tās takas. Skaļi nebļausties, izbiedēs vēl te kādu meža zvēru. Atmosfēra tāda padrūma jau te. Vēl 2 metru. Un tad griežamies pa labi. Un tad vajadzētu būt tam takām. Dod Dieviņa kalnā kāpt. Āžu kalna tautas taka. Dodamies, norādes ir šeit. Pamēģināsim pastaigot. Ugunstabs ir viens te mežā. Nedod Dievs satika kādu Tukuma lāci. Pirmā laipiņa manā ceļā. Klusa, mierīga tautas taka. Turpini pensionētais skolotāji no Smiltenes ceļu. Priekšā sagaida kaut kāds pārsteigums. Redz ugunskura. Stirnu buks. Jauks maršruts, jauks, patīkams. Kaists tatkiņa ved augšup. Pamatīgos džungļos. Kosmīgs stāvs. Kalns nejauta. Bet neticam, ka Tukumā ir tādas nogāzes. No augšā, ka nevar redzēt kamerā, bet diezgan pamatīgs augstums. Jākāk augšā. Super. Un apavēlātas augšā. Dzirdat, kā esmu aizāsies? Ar 4 superīgi kāpumi bija. Āpus jāiet gandrīz. Turpinām. Nezinu, kad šī taciņa beigsies. Tā, cik tad noiets ir 7,27, katrās bija 5. Nu, vairāk kā 2 jau ir. Nezinu, kura taka es teju. Tautas taka, Svētbirs, Āžu skats. Nu, drīz būšu jau uz beigām. Šito visu lielo kāpumu te izgāju. Esam atgriežušies atpakaļ Tautas taka. Piedzīvojumi bija lieli, jā.
Ir ko turēt šeit. Āža mugurā. Raudas mežā. Zemākajā vietā atrodas zelta ādaru krustpunkts. Man atkal pa kreisi. Vēl kaut kāds uzraksts. Es to domāju, ka būs iepriekš finišs. Nu ko, uz priekšu, neko darīt. Ievelc elpu, tu esi Āža kalna galā. Tikai tagad uz finišu. Principā 4 kilometri. Labrīt, es pirmajā tukumā. Saulīte spīd. Dodamies pastaigāt. Tukuma nogāze, Zemo ķiršu dārts, Ļava, Ainava parks, Jauntukums. Šis droši vien viens no tukuma simboliem. Jaunieši atpūšās. Ozoli, oaks. Pastaiga turpinās, ķirštāzi. Esam Durvis estrādē. Simbolisks tilts no ceļā uz Durvis muižu. Esam nonākuši pie dīķa Durvis muižas priekšā. Varu paskatīties šādā rakursā. Kāpjam uz skata laukumu. Tur kāda ekstremsardu grupa no muižas iznāca ārā. Šlakenbekas Hess. Aizejam. Sienas, protams, ir norakstītas. Esam atnākuši. Šlakenbekas muiža, ceļu muzejs, dzeltenais ceļa rūvis. Tāds nu ir tas ēku komplekss šeit. Saietarams, saliņa, skaista karieteņa. Muižā var arī atpūsties. Ejam cauri arkai. Viens, 2, 3 tiltiņam ejam pāri. Un priekšā lapene. Vari nesteidzīgi baudīt Slocenes upes jautro čalošanu. Skatoties pa labi, uzburs senu ainu, kā Šlakenbekas muižas iemītnieki vešūzī mazgā barona lepnās drānas un aizrautīgi apspriež jaunākos muižas notikumus. Skatoties pa kreisi, redzi tiltu, kas ved pāri Slocenei. Reiz tas sargāja pils mūrus no iebrucējiem. Muižas mērķis, to būvējot, ir bijis aizsargāt netāli esošo tukumu no ienaidnieku uzbrukumiem. Gadu gaitā tā piederējusi vairākām dzimtām, gan butleriem un šenkingiem, putkammeriem un grothusiem, gan mēdamiem un visbeidzot rekēm.
19. gadsimtā muižā darbojies spirta brūzis. No senākās muižas apbūves saglabājušās mūra sienās esošās šaujamlūkas. Muižā šobrīd izvietots arī Latvijas ceļu muzejs, kurā var iepazīties ar Latvijas ceļu nozares attīstību. Ceļu zīmes, drošības stabi, barjeras dažādas, ceļu zīmes un norādījumi, supermašīnas, Zavodīmeņa Likačo. Tādi bija traktori, ruļļiem, kā tiekšā nedrīkst. Muižas skrodziņš. Nevienas dvēselības nav. Divas lidmašīnas. Nu, pietiks ciemoties. Vienpadsmitā maija priekšpusdiena. Reizēm Tukumā. Pie pils kafejnīcas. Pēdējā ceļojuma diena, 11. maijs. Rītdien, 12. jau dodamies atpakaļ uz Svētēm. Tukuma centrālajā laukumā esam. Cilvēki praktiski nav. Aizīsim līdz pils tornim. Reklāmas bannerīši. Vasaras sezonā. Iesim cauri. Tiešām izgājām. Ar interesantu apzāģētu koki. Zigfrīds Anna Meirovics. Meirovics. Citāts. Tukums top smukāks. 3. pamatskola. Ieeja aizliegta. Parks Tukumā. Ar ko? Protams. Vingrošanas rīkiem. Tad interesants soliņi. Nu, jauki. Ekscelents, iespējams, ka arī saldīgs, slēgts. Runā krieviski. Nu, tāds kopējais vizuālais skats. Skaisti man puķu. Kastītes. Vairākas te. Augsts kalns, bet diez vai es tur kāpšu augšā. Pilnīgi viekas. Uzkāpu dabīgajā skatu tornī. Redz, 1914. gads. Mums tur viss ar kapiem. Vāciski. Kaut kāds aizsardzības bastions bijis, tev tie kritušie. Tas pats Tukums, Lejas iela. Ejam uz pilskām pa taisno. Tādu taku. Tukuma pilskalna apvidū. Tūņi kāpsim pa lielu strauju. Pauguļiņu augšā. Šodienas maršruts tāds haotisks diezgan. Tur gribās iet, tur. Tad kaut pamaldies. Nu, kas te augšā būs? Krūmi atkal. Iekšā redz pa tādu pūtas vietu.
No piesēdi, man piesēdi. Interesantā stabā. Stārču rīkstu. Lakstīja vēl 12. Es arī, kas tur ir. Pilskons tur. Daudz mašīnu ar karogiem, interesanti, kur viņi visi brauc. Lūk, Stals ielas 32. Tāds vecs namiņš ar norūsējušu tornīti galā. Pats galvenais objekts - uzraksta tukums. Vēlēšana reklāma. Skaistums tukumā. Tukumā leduskaule. Labujas nekties. Ārā sāka lietas līt. Nopirkt peksu. Diemžēl negribās iet pa lietu.